Nu, te ir divi varianti. Ņem kredītu, uzņemies saistības gan ar banku, gan beigās ar savu mašīnu, jo tev būs gan jāmaksā ikmēneša summa bankai, gan neviens cits neremontēs tavu jauno mašīnu kā tu pats, nepirks ziemas riepas, neveiks apkops un tam līdzīgi. Vai otrs variants ir noslēdz ilgtermiņa autonomas līgumu, un tavas vienīgās saistības ir tik, cik veikt katru mēnesi to maksājumu. Par visu pārējo parūpēsies Mobira. Un tad tā ir tā, es teiktu, viena no galvenajām atšķirībām. Ja tev ir laiks, ja esi gatavs uzņemties ilgtermiņa saistības ar banku, tad nekāda problēma. Droši var ņemt kredītu, cilvēki to izmanto un arī izmantos. Mēs mūsu gadījumā vairāk runājam ar tiem, kuriem laiks ir ļoti svarīgs, ir noteikti svarīga stabilitāte un negrib būt izsisti no sava ikdienas ritma gadījumā, ja mašīna savā ziņā to cilvēku pieviļ. Ja? Jo, būsim reāli, diemžēl vai par laimi, bet automašīna, kura savā lietošanas laikā nesaplīst, vēl pagaidām nav izdomāta, tad to arī Mobira principā nodrošina. Ja gadījumā kādreiz kaut kas notiek, tad evakuators, apkopes, servisi, vispārējais ir, to par neko nav jādomā. Ja kādreiz arī kaut kas noticis ir un automašīna, jāved ir uz servisu, tad tu zini, ka tava uzreiz būs vietā cita automašīna un tu vari sēsties iekšā un turpināt savus plānus, un tavs ikdienas ritms principā nav izsists no ritma.